Mēs esam gaisā. Dārgā, nesatrakojos, lūdzu, tikai šo visu ielikšu YouTube'ā. Visi tagad zinās, ka tu krāsojies pirms video. Nu jā. Nopietni. Šis būs gaisā. Tātad čau visiem. Tu teikt hello. Čau visiem, jūs mīļākais pāris ir atpakaļ. Šīs dienas video mēs... Paklausies, šis ir mācību video, ja? Nu jā, bet tā kā mēs esam pāris arī. Labi pāri, nokoncentrējies. Tātad šajā video mēs izbrauksim kur? Ātrgaitas ceļu. Tu esi kādreiz brauks? Ar Edmundu sanāca kādreiz izbrauks? Tu zini to, ka es nezinu, ko tas nozīmē. Nu vienkārši tur ir vairāk nekā 90 lietas. No 110? Es nezinu, es negribu to vienkārši teikt, tāpēc, ka tos jautājumus uzdošu, ka mēs tur būsim. Nu, es esmu 110 braukas. Nu, kur tas bija? Nu, precīzi lokācija koordināts nemācēšu. Nu, uz šo te, kas tā ir pa pusi, Bauskas pusi, laikam. Es jau pats, ka man pa sajūka maps. Kā jau tā arī kaut. Labi, maucam. Kaut kur jau esam Maucam. Patreiz, reku, lai mēs izbraucam ārā. Tur mēs netiksim. Tā kā jums šis viss filmējās, jums šis noteikti būs noderīgs video, tāpēc, ka tagad pa ātrgaitas ceļu, es domāju, ka sāk trankāt vairāk. Tāpēc, ka vasarā ir tikai tie ātrgaitas ceļiem. 3 aizbraukumi. Nē, nu ziemā viņš arī ir, vienkārši tagad ir lielāks ātrums un vieglāk ir aizbraukt un tā tālāk. Nu, ne vieglāk aizbraukt. Skaitās arī tur, kur ķieģels? Nē. 2. 3. Aiziet. Un pēc zīmēm uz Valdlaučiem. Šim lēnāk mēģināt, lai tā lēzanāk tas viss mums sanāk. Nepareiz aizbrauc? Kāpēc? Viss labi? Viss labi, Valdlauči. Jo, ka viņi brauties tā kā pa labi. Viņi ļoti jocīgi uzstādīt. Nu jā, tur kaut kāds ķieģels bija vienkārši. Nu ķieģels bija pret jocīgi. Nu šeit tas būtu ļoti dārgi maksājis man tako. Ko es izdarīju? Nu tā zilā zīme galīgi nenozīmē to, ka mēs esam ārpus apdzīvotām vietām. Bet ļoti labā lieta, kā atgādināt pārējiem arī to, ka tas, ka mēs redzam zilo zīmi ar pilsētas simboliņu, tā ir vienkārši informācija, kas tev tas ir, nezinu, pa pilsētu. Bet tas nekādā es vienkārši biju šī sajauts, tā kā tur bija tā apdzīvotā vieta un es sajauts, jā, man likās kā ārpus apdzīvotā. Un jauda Taikanam pietiek, tā kā tur normāli pedāls aizgāja. Šeit ir 50. Nu jā, tagad jau es braucu uz 50. Nu es vienkārši tik tā, es tādā ziņā, ka man Jā. Bet, nu labi, īstenībā, Marta, tiešām, mums šitā ir tikai otrā reize, ka mēs braucam. Sanāk, pēc YouTube video? Jā, pēc YouTube video šeit tikai otrā reize. Jā, labi, tu kaut ko ļoti minimāli izbrauc, bet mēs nebraucam tādā, kā pateikt, tādā stingrā mācību režīmā. Nu, man liekas, tas tā kā vienu reizi. Godīgi sakot, ja man pēc tās iepriekšējās braukšanas likās, kad ir Martā ļoti daudz ko mācīties, lai vispār kaut ko panāktu, tad tagad, godīgi sakot, es šodien jau sāku just tādu progresu. Un neskaitot, protams, to, ka tikko, bet es domāju vispār, ka mēs braucām uz šeien un tā tālāk. Un tas arī atkarībā no dienas, man liekas, pēc garstāvokļa. Tagad tavs uzdevums pēc zīmēm būs braukt virzienā uz Bausku. Labi. Brauksim uz Bausku. Vēl prasās ātrāk braukt šeit. Tā viltīgi ir izskatās. Nu jā. Čeko zīmes. Kāpēc es sēdu telefonu? Es gribēju tā kā sagatavot to dažus jautājumus vienkārši. Tīns notos bija? Tā, Bausku. Ok, Bausku tur. Ceries, ko mēs pātram runājām? Jā, samazināt. Jā, bet šis pastraujas. Nu, jā. Nav forši galīgi, jā. Nu, gan, jā. Tā, Bauska mums iet. Labais pagrēd, ne pagrēd. Bija labais. Skaties, spoguls.
Ko mums tur vajadzētu saskatīt? Vai tur nav kāda mašīna? Automašīna? Diez vai. Ko tad? Mums tur netiktu garām mašīna. Nu jā, tāpēc es paskatījos spoglī, vai tur nav. Tad kas tur varētu būt? Cik šeit ir maksimāli atļauties? 90? Nu, 50. Jā, tad Man besīgi, ka viņš visu laiku zīmēm. uzdod kaut kādus āķīgos jautājumus, tā ir kā, lai es atbildētu nepareizi. Bet viņus visiem, mēs ar Emīliju, kad braucām šeit, viņiem bija tieši tāds pēc jautājums. Viņi uzspēja, viņas ap citu 70 šeit uzspēja, tā kā, kur tu vismaz neiekrits to. Mēs turpinam to pašu virzienu, pa kur mēs iepriekšam. Bauskiņa. Uj, tā bauskiņa. Un sabrimdzē laicīgi pirms apli, lai tu neielido viņā iekšā. Tiešām ne tā, lai Jā. smuka. Okay? Ok. Tas bija labi? Jā. Pagrieziens skatiens spogulī. Okay. Braucam. Reku tev jau ir zīme, ja? Tu vari smuki nopētīt, kur aiziet tālāk. Tas skaitās pēdējais? Es nezinu, kā tas skatās. Tas tev jāizdomā pašā. Ja brauksi garām, tad tu zini, tad es tev palīdzēšu. Bet Tad tu sākot griezīs no- stūrīt, ja? Un mēģini tā laicīgi viņu veidot, lai viņš nav tik kantēns. Un tā trajektorija, lai nav. Tev nepatīk kantēna trajektorija? Ir vietas, kur vajag, ir vietas, kur nevajag. Šeit nevajag, tāpēc, ka lai to tāds smukāks, patīkamāks un lēzenāks tas brauciens veidojās. Nu jā, tādā ziņā vīzija, ka tur ir uzrakstīts. Nevar baigi pabraukt garām. Mēs esam apdzīvotā vai ārpus apdzīvotas vietas tagad? Apdzīvotā. Šobrīd. Jā, šobrīd. Mēs esam ārpus apdzīvotas vietas. tikko Nē, mēs tagad esam ārpus. Nē, tikko mēs izbraucām ārpus apdzīvotas vietas. Tagad tu nogriezies no apļa, pēc tam varēs paskatīties savu video un varēs pārliecināties par to. Ok. Jā, tad vajadzēja nočekot šo to zīmīt, tāpēc to prasīju, jo tas arī priekš pārējiem, kas tagad skatās. Tad cenāk man tajā brīdī jau bija jābūt 90. Nē, ne par to nav stāsts. Bet ja es esmu ārpus apdzīvotas vietas. Nu jā, bet visu attiecīgs ir kādi ir tie pagriezieni līkumi, vai tu vispār tādā ātrumā var izbraukt. Tur tu nevar, protams, tādā izbraukt. Tā kā nav tur, lai cilvēki arī nejauc to, ka tagad tur spiedīs 90 Nu jā. pagriezieniem, bet Diezgan loģiski. stāsts par to, ka vienkārši es gribu, lai tu zini, kas tas ātrums ir. Tāpēc ļoti seko līdz zīmēm. Bet eksāmenā, piemēram, kādu ātrumu tad tur uzturēt tajā brīdī? Pamazām tu viņu kāpini pagriezienā visu. Nu, es saprotu, ka es neesmu apdzīvotā Viņš vietā. tāpat sapratīs. Paga beidzās 90, 110 Es nezinu. vai 50, Es nezinu. Nu, vat domā. 110. Tur ir abas rakstas stūris. Cik ir atļautais? 110. 120. Nopietni. Kāpēc Biežamīši. 120? Man bojās Tāds ir maksimāli 120. atļautais braukšanas ātrums vasarās uz ātrgaitas ceļiem. Man liekas 110. Tev nav bail? No kā? Man bailes liekas Tur +2 labāk, lai tu pierodi pie tā ātruma. Jautājums, ātrgaitas ceļu var šķērsot gājēju vai nevar? Tu varētu kā gājējs iet šeit pāri? No mašīnas nemanās. Vienkārši teorētiskais jautājums. Nav stāsts par to, vai Nē, tu nu to varēt jau visu. Nē, es runāju par noteikumu. Nu, tā kā varēt arī var. Tev uz 1.8 arī var lidot. Nedrīkst. Nu, tad nevar, jā. Uz ātrgaitas ceļa ir atļauts braukt atpakaļgaitā? Protams. Labi, ja tu tā kā tik ļoti pārliecinoši man atbildēji, tad uz vienvirzienu ielām. Mēs nerunājam par ātrgaitas ceļu, bet pa vienvirzienu ielām var braukt atpakaļgaitā vai ne? Kāda ir atbilde? Kāpēc ne garām? Ejam garām. Pagad, tāpēc es domāju par jautājumu. Bet es nemēju, liedz būt garām. Tur ir smuki ātrumi, ja kāds valkās, tad mēs ejam garām. Atceries jautājumu, kurš to uzdod? Vēlēnies. Tad, es runāju par pilsētu vidi, vai tu pilsētu vidē pa vienvirzienu ielu vari braukt atpakaļ vietā?
Nu, tikai tādā gadījumā, ja tu kaut kur grib parkoties. Nu, bet tu pieņemsim pabrauc garām, iebrauktu vai, es nezinu, uz pagalmu. Viņi piepīpināja. Ko? Tas ir pazīstamais. Mūsu instruktors pats. Strong. Nav. Nu. Tu ātrumu nepazaudē, to pazaudēts ātrums. Nu. Nu, var vai nevar? Es teicu, tikai tādā gadījumā, ja tu grib kaut kur ieparkoties, ne jau vienkārši random atrast. Tad var līdz tuvākajam krustam. Okay. Protams, ievērās piesardzību, tur neapdraudot pārējos un tā. Tā, nu labi, tad pasaki. Starp citu, jūs pamanījāt, esmu pareizi pieskārtājis. Jā, pareizi. Tā ir, jā. Sabu to aizmirsu. Vairs nevar komentēt, ka nav pareizi. Nē. Atradīs kaut ko citu. Bet tas slikti vajag. Atradīs kaut ko citu, ko pakomentēt. Pieņemsim, ka matus pārāk daudz pieķermē priekšskatījumā. Lūps, pa daudz. Jā. Tas jau labi. Bet labi, tu skaties zīmes, domā līdz uz laiku, jā? Labi. Kāds ir maksimāli atļautais braukšanas ātrums, un mēs braucam ar vieglo transporta līdzekli? Pieņemsim, tas ir CSDD eksāmens. Tu brauc laika posmā no 1. decembra līdz 1. martam. Nu, bet pieņemsim, tev, piemēram, ir 20. decembris, tev ir eksāmena diena, tu šodien esi uzdzīdus Es neatceros. Klausies, es neatceros, nepazaudē ātrumu. Es neatceros, vai tas bija 90 vai tas bija 110. Nu, vienkārši tu iedomājies, tu tagad esi nonākus un tev ir jāizdara. 90. Diemžēl tev eksāmens ir beidzies. Man tikko beidzās... Nē, es saku par to. Nē, man tikko beidzās ātrgaitas ceļš. Nē. Atkal tu sāc skrist iekšā, tur bija papildzīme tikai. Bet tur bija nosvītrota. Bet papildzīme. Kādu papildzīme? Bet reku ir nosvītrota. Šeit, reku, tu tagad krīt iekšā uz ātrumu, jo no šeienes ir uz 90. Nu, jā. Ja? Tad iepriekš bija zīme ar papildzīme, kāpēc neatceros, cik tur bija metri, bet pēc tik un tik metriem būs, jā. Ok, es sapratu. Tas nozīmē, ka vajag pārēt uz 90. Šobrīd uz 90. Tāpēc, ka tu vairs neatrodas uz ātrgaitas ceļā. Nu, un kā ir ar to? Pa labi brauksim. Ātrgaitiņu. Pa labi. Pa labi. Labi, tu šeit jau? Jā. Jo ātrāk tu iebrauks tajā bremzēšanās joslā, jo labāk tu mazāk tā kā maisīsi pārējiem. Tātad viegliem transporta līdzekļiem ziemā, ja, protams, nav uzstādīts citas ceļazīmes, ir cik? Uz ātrgaitas ceļa? 90. 110. Nu jā, es nevarēju saprast, 110. 110. Bet, nu, īstenībā tagad pa ziemu viņi ņem nost un liek 90. Bet tāpēc noteikumiem... Nu. Nē, bet tāpēc noteikumiem ir 110. Jo mēs jau nevam, kā ir pēc noteikumiem. Kā? Sabremzē vairāk šeit strauši pagrozās. Sabremzē. Skatiens. Griez. Nē, šitā neies krestā. Vajag vienlaicīgi smuki skaties un kontrolē trajektoriju. Pēc zīmēm uz Rīgu. Kā tad es savu neko padzerties neesmu sagatavojis? Tev slāpes? Nu jā. Ar tādu meitam braucot mašīnā, kāda neslāp. Man komplimenti birst kā pupiņas. Kur tās pupiņas birst? Es nezinu. Labi, koncentrējies, tagad atkal tā dīkaties. Cik šobrīd ir atļauties? 90. Tas bija pārliecinoši. Tas bija pārliecinoši. Ātrgais pēc 250 metriņiem, tagad Cik šobrīd atļauties? 90. Un iepriekš bija tieši tāpat, bija papildzīme, Jā, es sapratu, ja? Tāpēc tev sākās tikai no turienes. Patīk, es ar katru dienu iemācīties kaut ko jaunu. Bet tu biji par šo vietu brauks, redz? Jā. Vai jau aizmirsi visu? Bet nav jau baigši tāds vēl viens, ne? Nē. Nu tad pa šito biju, jā. Nu tā tad aizmirsi. Nu, jā. Ej garām. Arī eksāmenā, ja viņi visi valkas, jā, smuki lāzeni pagriezieniņš uz stūri, turi +2, +3, iespēja droši to gāzi brīdā. Jā,
Smuki, davai, +2. Labāk, lai tev ir +2, nekā tev ir zem, smuki pārliecinoši parāda, ka tu vari apsteidz arī sarkanu, jo reku viņš brauc lēnāk. Nu, bet tas var baigi pārsniegt šo. Nu, līdz +5 tu vari robežās. Ja viņš tā kā sāk sakal braukt ātrāk, tad iesāc. Bet reku tur, bet nepazaudē, redz, tev atkal aizgāja 2-1. Uzņēmi tos +5, smuki tā lāzeni tur. Sagaidi, līdz tu tiešām apsteidz, pamani kārtīgs pobulī, tikai tad maini jostu. Un arī der to lāzeri. Šis bija pietiekami lāzeri? Labāk, noteikti daudz labāk. Un man lāzeri, kā lai tu saprati, kas būtu ieslēdz kreiso. Es negribu. Būtu ieslēdz. Un šitas man ir lāzeri, lai tu saprati. Redzi? Šitais bija ļoti smūgi. Un ieslēdz labo. Un reku, kas Viņš domās, ka mēs Nē, vienkārši, lai domā, bet redz, kas ir lāzeris. Kā gribu, lai tavs reiz... Kaut ko vienkārši brauc šitā. Nē, bet jūti starpību. Jā. Un, mēs kaut kad brauksim, piemēram, uz Vāciju, ja, kur ir bez ierobežojumu vietā var braukt. Mēs brauksim uz 200, ja tu pagriezīs stūri, kā tu iepriekš pagriezi, tas būs ļoti pastrauji. Tāpēc baigi svarīgi iemācīties šo tu klasu. Ko 200? Nu jā, nu tā kā smuki apsteidzam, vai? Redzi, varēja lāzenāk sākumus. Nu jā, sākumā tāds šitā. Šito nevajag rādīt. Uz ātrgaitas ceļas 120, tā gan nevajag. Bet jā, Polijā uz Bāņiem ir vietām, kur nav ātruma ierobežojums. Tas tu var braukt arī 300. Redzēji tā kā? Tas nav lēns. 300. Nu, ja tev iet mašīna tik daudz. Reti jau, kas, protams. Nu, labi, kāds vecs Fordiņš. Ja, nu, katrs brauc, tā kā viņš uzskata. Nu, labi, bet cik var izspēst no veca Fordiņa? Nav mazākais. Ja ķīlāts Fordiņš ir labi uztaisīts, tad es domāju, ka pat ļoti daudz. Ķīla. Nē, nu pārējais stīpiskais saka. Sagrabējušais, sarūsējušais, tad labāk vispār varbūt nebraukt pa to ceļu. Kā ir tā jādzīvo? Tāpēc arī, nu, tā kā man patika vienā grāmatā es lasīju par to, ka... Tu lasi grāmatas? Tas bija ļoti sen, bet ejam garām. Tas tā kā pasaka, bet lāzeri stūrīs. Kad drošs ātrums, tas ir atbilstoši tava vadītāja spējām, pieredzēji, atbilstoši tavai automašīnai, ar kuru tu brauc. Jā, piemēram, Staikan tu vari mierīgi tur braukt, ja tev viņš ir droši zems un tā tālāk, bet, piemēram, tur golfiņš, kas jau būs tur, piemēram, pamocīts, ja tur viņi vairs tik droši apkārt, tur viņi tik droši vairs nevarēs braukt, ja. Un, protams, arī atbilstoši riepām un ceļa apstākļiem. Tā kā tas ir drošs ātrums, ņemot vērā visus šos te faktorus. Pavēlu. Tu šķērsojies kaut 105, tā kā mums eksāmens ir beidzot. Tu mācētu braukt ar to busiņu, kas priekšā ir? Ar autobusu? Jā. Es nekad neesmu braucis, bet es domāju, ka es iekāptu un varētu pabraukt. Man arī tā liekas, tāpēc, ka tas profiņš. Ja man vajadzētu tur izbraukt šauras ieliņas Vecerīgā, nu tad droši vien man būtu... jo tos profiņš. Nezinu, grūti teikt, bet nu, tā pa šitādu ceļu es domāju, ka jā, īsti galvenais parāda, kur kā ieslēgt. Bet kā tev liekas, es varētu? Es domāju, tas būtu interesants kontents. Sižets. Jā. Tas būtu interesanti pastīties, kā tev iet. Labi, mums pamazām īstenībā iet uz beigām atliet ceļš, bet mēs aizbrauksim līdz galam. Un tā kā es nestāstīšu, kas tur būs, vienkārši gribu redzēt, ko tu tur izdarīsi. Noteikumu ziņā. Labiņi. Bet pa lielam tā kā, nu, tas posms, uz ko vairāk arī krīt iekšā, vairāk arī bija tas, kur mēs braucām, tā kā priekš sevis tu arī atceros, jā. Tāpēc, ka tev var arī gadīties. Nu, tagad es piefiksēšu. Nu, viens ir piefiksēt, bet otrs ir kas? Izpildīt. Jā, tā kā gan to, ka tev vajag 120 uzņemt, gan to, ka tev vajag laicīgi sabramzēties, ko mēs neizdarījām. Bet sanāk, no marta? Fui. No 1. decembra līdz 1. martam. No 1. decembra līdz 1. martam 110. Un pārējā? Nu, tad no 1. marta līdz tam decembrim ir cik? 120. Sapratu. Nu, sāc vienkārši tā kā man vieglāk to uzstāpt vasaras periods un ziemas periods. Es tur neskaitu rudeņus, pavasaras tā kā. Nu jā, neieslēgsim detaļās. Bet
Kāpēc man teikt? Ko tagad ir ātrgaitas ceļš? Nē, nu kā, skaties, tas jau, kad ir ātrgaitas ceļš, tas jau nenozīmē, ka ja būs citas uzstādītas zīmes, ka tev būs 120, jau mums bija 90 uzstādīts, vai ne? Tātad šobrīd beidzās. Kāpēc? Jo pamats ātrgaitas ceļam ir 120 šobrīd pie mūsu, nu tā kā mēneša, sauksim to tā, jā, bet pieņemsim, ja nebūtu ātrgaitas ceļš, tad pamata ātrums tev ir cik ārpus apdzīvotām vietām? 90. Jā, un uz ātrgaitas ceļus viegliem transportam 120 šajā laikā. Saprot, tad tev ir jāzina pamats. Un tā kā pieņemsim, un tad mēs braucām pa ātrgaitas ceļu, bija zīme 90 km/h, tad viņa darbojas līdz krustojumam vai līdz zīmē, kas atcels. Un pēc tam ir cik? 50. 120, tāpēc, ka uz ātrgaitas ceļu tas ir pamats. Pamats, tāpēc ir, jā, to es izrunāsim vēlreiz. Aiz kameras. Rekur mēs vēlreiz smuku krītam iekšā, jā? Tad tā zīme, ko nozīmē? 50, jā, protams. Jā, tad laicīgi jāsaprams. To, ko es tev iepriekš stāstīju, pabeigsim, lai arī skatītājiem dubultā, lai neplīst. Tad tu brauc uz ātrgaitas ceļa, pamats ir 120, vai ne? Ja tev ir uzstādīt zīme 90, pieņemsim, tur baigie līkumi, viņi izdomājuši pabrauc uz 90, lai būtu drošāk, jā. Tad tev ir tie 90 uz to brīdi, līdz kāds krustojums ir, vai līdz ir zīme, kas atceļ, vai līdz citai ātruma zīmē. Bet, pieņemsim, pēc krustojuma tu atkal brauc uz 120. Bet es pareizi braucu, kā man vajadzēja? Vai man vajadzēja tos 120? Nē, ar to viss bija kārtībā, tāpēc, ka visu laiku bija zīme 90 spēkā. Ar tavu ātrumu viss bija labi, vienkārši, lai to domu saprotu. Kā apakšā pamats bija 120. Nu jā. Ja nebūtu bijis 90, tad būtu šeit 120 km. Jā. Tālūk, tā kā viss ir, to arī mēs video beigsim. Marta pamazām trenējās, un es ceru, ka mums arī sanāk pa pilsētām tā pabraukāt. Tā būtu laba pieredze. Laiks rādīs. Jā. Tā kā viss, tiekamies nākamajā video.